Visiem šiem vīriem kabatā ir mednieku apliecības, kurās teikts, ka viņi ir Limbažu rajona Salatsgrīvas zvejnieku kolhoza brīvais Vilnis biedri. Kad Rīgas jūras līci klāja ledusvāks, jūras braucēju aicina mešs. Tas ir īpatnējs mešs šajā Latvijas stūrī, kur Salats ietek jūrā. Blakus bērzam aug priede, blakus eglei ozols, blakus kadiķim lazda, koks blakus kokam, cilvēks cilvēkam. Mūsu zeme ir ziemeļzeme. Darbs ir mūsu augstā dziesma, kā visām tautām šajā baltajā pasaulē. Mūsu maize aug tīrumos, un mūsu maize aug jūrā. Mals dzelmē jūras dirnas mals, kals priede prieku ceļis kals. Sauks kopā krastus jūras bals, tās skanēs jūras madrigāls. Jūra dzīvē manā, tev nodunēt kā zvanā, nodunēt zvanā, nodunēt tev. Es ziedu ziedēdams, rietēdams, jūra dzīvē manā, tev nodunēt kā zvanā. Zvaniem skan, sveicinot tā dzīve, skan precīvi, jūra pret krastu grand, sensenis gadsimtā. Krišjānis Valdemārs. Ir piepildījies viņa lielais sapnis par jūru. Tepat blakus Ainažos atrodas bijušā jūras skola, kuru Krišjānis Valdemārs pirms 110 gadiem dibināja latviešu un igauņu vienkāršo zvejnieku dēliem. 110 gadi ir pagājuši. Lai tad atceramies mūsu baltā tēva kādreiz teiktos vārdus. Visās stanīs zemēs, kur skolas labi iezeļas, ļaudis paliek jo godīgi, jo prātīgi. Tie bēg no slinkuma un uzņem un pastrādā darbus ar gudrību. Tie sāk beigt krogu nejaukumus un žūpošanu un muldēšanos. Un sāk ļoti mājās iemīlēt spodrību un glītumu. Simtdesmit gadi jūrskolai un 25 gadu jubileja kolektīvam darbam. Jā, tas notika šajā pašā zālē 49. gadā 25. janvārī, kad grupa Salatsgrīvas zvejnieku kolhoza brīvais Vilnis pirmais priekšsēdētājs Boris Jirgensons. Tajā reizē par kolhozu mums bija ļoti tāds miglains priekšstats. Laiks prasīja no mums apvienoties, un mēs arī apvienojamies. Taču visi kopā zvejnieki viens otru atbalstīja, strādājam plec pie pleca, tā ar apziņu, ka ir jāstrādā, kad ir pienācis kaut kāds jauns laiks, tad ir jāstrādā. Lūk, tad arī mēs sākam šo darbu un mēs turpinājam. Un, protams, sākums bija ļoti grūts, mums nebija ne zvejas rīku, mums nebija motorlaivas, mums absolūti nekā nebija. Kolhozs auga, palielinājās tā flote un radās vajadzība pēc dziļākiem ūdeņiem. 50. gadu beigas ir brīvā Viļņa ostas sākums. Ostas būvēs strādāja saimniecības būvbrigāde, strādāja zvejnieki un arī toreiz vēl gados pavisam jaunais priekšsēdētājs Alfrēds Šlisers.
precīvi, jūra pret krastu grand. Sensenis ar gadsimtā, tevi pie manis klāt, pielaunā kastabuli pie dziesmās, dzīvi pie jūrā. Pirmo reizi brīvā viļņa kuģi devās Atlantijā no Salacgrīvas ostas. Nu jau vairākus gadus saimniecības ienākumi pārsniedz 8 miljonus rubļus gadā. Veca patiesība, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Kolhoza celtajā kultūras namā darbojas gandrīz 20 dažādi pašdarbības kolektīvi. Un no lielās estrādes dziesmu svētku simtgadē skanēja arī salacgrīviešu balsis. Kapitālajai celtniecībai saimniecība izlieto 500 000 rubļu gadā. Ne jau visi, bet liela daļa zvejnieku dzīvo šajās mājās. Un saimniecība uzbūvējusi Salacgrīvas vidusskolu 1072 audzēkņiem. Koks pie koka, cilvēks pie cilvēka, tauta pie tautas. Viena jūra, Baltijas jūra, daudzu tautu barotāja. Cik ilgi no jūras mēs tikai ņemsim, kā mēs nosargāsim tās bagātības, kā paglābsim ūdeņus no piesārņošanas. Tāda bija galvenā tēma starptautiskajai apspriedei, kuras dalībnieki ieradās arī Salacgrīvā, lai iepazītos ar brīvā viļņa pieredzi. Apspriedes dalībnieki no padomju zvejniekiem ne tikai saņēma atbildes, bet arī paši savām acīm varēja pārliecināties gan par stāvokli ražošanā, gan kultūrā, gan dabas aizsardzībā. Ladies and gentlemen, ask questions, please. Maybe the general development trends in your fisheries, I mean technically. Колхоз имеет 34 судна. 9 судов работает в Атлантике, а 25 здесь, в Балтийском море. Kanāls 15 klausās.
MT273, MT273, jūs esat vados, kā sapratīja. Skaidrs, saprat. Kāda jūs ir nozvejāt? Vecie, labie, uzticīgie kuģi, ar kuriem zvejnieki dodas pēc jūras maizes, tiek remontēti ar saimniecības spēkiem. Gadā nozvejo no 18 līdz 19 tūkstošiem tonnas zivju. Pusi no šīs nozvejas sastāda nozvejotās zivis Atlantijas okeānā, otru pusi piekrastes ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī. Rīgas jūras līcī galvenokārt nozvejojam reņģes, kā arī augstvērtīgās zivis asarus, vimbas, lašus, zušus un citas zivis. Daba un tās aizsardzība. Tas ir ne tikai likums. Katra godīga zvejnieka ētika prasa palaist brīvībā lašu mazuli. Visu kārotie nēģi. Te viņa veikalā ir, nav, te atkal ir. Nēģi ir salacas tīrais zelts, un nēģu zveja ir smags darbs. Bet par darba smagumu zvejnieki nesūdzas, un kas atkarīgs no viņiem, varat ticēt, ka zvejnieki vēl veikalos pilnus plauktus ar nēģu kubliņiem. Pašlaik visus zvejas rīkus, ar kuriem galvenokārt veicam savu zvejniecību, ir izgatavota no tīklu linumiem. Gan stacionārie, gan arī aktīvie zvejas rīki. Pagaidām vēl nav daudz ievests praksē, bet jau sākam pielietot arī citus zvejas paņēmienus. Un jādomā, kā nākošās paaudzes iemācīsies zvejot arī ar citiem zvejas materiāliem, kas izgatavoti no citiem linumiem. No visām nozvejotām zivīm pēdējos gados apmēram 1/3 daļu apstrādājam paši. Kolhozs no apstrādes aizvadītajā gadā ieņēma vairāk par 3 miljoniem rubļu. Saruna par mūsu jūru, par mūsu darbu, par mūsu nākotni nekad nebeigsies. Atrisināsim vienu jautājumu, radīsies citi. Tāda ir dzīve, tāda ir attīstība.
pie šīs jūras, uz šīs zemes, šajās mājās, būs jādzīvo jaunām paudzēm un jādzīvo labāk. Limbažu rajona partijas komitejas pirmais sekretārs Valdemārs Kurpnieks. Jūs, biedri Kurpnieki, nesen strādājat Limbažu rajonā, bet droši vien jau esat iepazinies ar mūsu zvejas vīriem. Sakiet, kā jums veicas darbs ar viņiem? Pirmais iespējas ir ļoti labs. Un cilvēki saviem pienākumiem pieiet nopietnā. Tos raksturo augsta disciplinētība un augsta pienākuma apziņa. Tāpēc man liekas, ka strādāt ar cilvēkiem šeit visādā gadījumā nav grūtāk, ir vieglāk. Un būs arī interesantāk droši vien. Un noteikti interesantāk. Zvejnieki, tauta varbūt īpatnāka. Varbūt viņus vairāk raksturo skarbums, ko paši apstākļi varbūt nosaka un veido cilvēkā. Bet visādā gadījumā viens ir skaidrs, ka aiz šī ārējā skarbuma viņos mīt ļoti liels dvēseles siltums. Bet pats galvenais, kas mūsu darbā ļoti svarīgs, ka viņos mīt augsta pienākuma apziņa, augsta atbildības sajūta par viņiem izvirzīto uzdevumu izpildi. Valdes sēde nav tikai pasēdēšana, tā ir nopietna saruna. Vīri atgriezušies no Atlantijas, vīri atskaitās, vīri saņem laurus un arī rājienus. Jautājumi tiek apspriesti kolektīvi, jo savādāk nekā nepaveikt. Arī to prasa attīstība cilvēku labā. Intensīvāk izmantojot floti, saimniecība plāno 1974. gadā palielināt nozveju par 45% salīdzinājumā ar 5-gades sākumu. Dziedāt kā